Hei, mans vārds ir Gunta Lakstiņas-Krodrēna, un šodien mēs tiekamies 92. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejašība nav sērijā. Un šodien es vēlos parunāt par tādu īpašību kā skaudība. Vai jūs to uztverat pozitīvi vai negatīvi? Es vēl vairāk no pozitīvā aspekta. Pirmkārt, skaudība, manuprāt, ir lielisks indikators, kas parāda tavus sapņus. Proti, tu redzi, ka kāds tur daudz ceļo, vai viņam ir skaista māja un domā, es arī tādu gribētu. Tātad skaidrs, tas ir tavs mērķis, tev vienkārši jānosprauž tas, jāsaliek pa punktiņiem, kā tu līdz tam vari nonākt, un jācenšas to piepildīt, un tad jau nebūs ko skaust. Otra lieta par skaudību, ko es ierosinātu padomāt, pirms mēs kādu skaužam, kādu, kuram iet labi biznesā, darbā, mīlestībā vai kā citādi, padomājam, vai mēs patiešām būtu ar mieru apmainīties ar viņu vietām. Proti noiet to dzīves ceļu, kuru viņš ir nogājis līdz šim brīdim, kad viņam kaut kas iet labi. Bieži vien tur apakšā ir kādas traģēdijas, kādas grūtības, kādi smagie stāsti, kur cilvēki ir krituši, spējuši piecelties pēc tam, sapratuši, kur ir viņu patiesās dzīves vērtības un cēlušies, lai piepildītu savus sapņus. Un līdz ar to, kad mēs piečikojam, ka mēs kādam skaužam, padomājam, vai tas var norādīt mums virzienu, kurā doties, un vai tiešām mēs esam, ko mēs esam gatavi maksāt par to, lai sasniegtu to, kas ir tam cilvēkam. Un tas šai reizē viss. Čau!